Savs reiterlīgi, man ir noguruši kājas. Es mājās gandrīz nemaz nedzīvoju, es tikai tā svešās mājās izguļās, tad aiziet pie darba un jau domā, kur es gulēs atkal. Tad es meklēju tāds naktsmājas, kur dod arī ēst. Tāpēc zābaks ir nometis tur zem beņķa, lai atpūšas. Un tagad drusk jāpaciemojas ar Katlkalnā. Pa to ēšanu. Bez ūdeni neviens ēdens neroņas. Un man rokas ir putras leli, ko es iesaku jums arī priekš mazbērniem pagādāt. Es jau esmu cienījama vecmāmi, drīz man būs jau 6. mazbērns, par to dēls ir gādājis. Un tā, nobraucot ciemos Makteni tāļu, aiz Treideviņām zemēm un Treideviņām upēm, viņā pusē, kur krievišķi runā, augšbebros es iepazinu putras leli. Un saimniec teica, kad āgri no rīta ir iekurta krāsna un aizgājusi pie darba, viņi zina, ka vakarā pārnāks mājās, eidans būs galdā. Mazais mētiķis paņem putras leli un meklē, kur ir kāds pods, kas ir augstāks par to leli. Piestutē to leli podam pie sāniem, un tad, lai piever putrājums lelei līdz jost, ielej ūdeni lelei līdz kaklam, tad to podu piestum dziļāk izkurinātā krāsni, lai tas tai kārstumā uzkārst, putrājiem uzbriest, un tad ir putra pār pa galvu. Tad nu es jums novēlu tādu putras leli, ko var piestutēt pie poda, lai putrājiem ir līdz jost, ūdens līdz kaklam, tad tev būs putra pār pa galvu. Un mazs bērns var pataisīt ēst. Jā, mazs bērns var pataisīt ēst. Mūsu mājās bija tāda kārtība, ka 10 gadu vecumā ir jāmāk pataisīt kārstu eideni, lai visi ģimeni var pēst. Nu, un es biju nonācis pie vecmammeles Ventiņos, viņš dzīvo pie jūras, tur no jūras ārā nāk pulkašīgs zivs, un viņš kūpināja, kādu dienu viņš bija apslīms, un nevarēja līdz zvejniekiem aiziet, viņš saka, lai es ņem ducelu un velkas pakaļ zuvēm nomaksāts, visi jādabā tikai tā zuvs imā. Es aiziet tāds knaps mētiķis, 10 gadu, man jau tagad stamies neko daudz nav, bet tad jau pavisam bija māja, nevar jau no ducelu pilnu mājā dabat. Un zvejnieki noskatās uz mani, no kurien tu ir? Es saku, no Marija, no Sankina Marija. Tad jau velkam. Nu, tad man aizsēdina tai kasts galā un visam zuvem velk mājas. Pērok mājas un nu sākas lielas šepts. Pirmā lieta, kas ir jādabu sālijums. Pačukstēs, ka tā vecmāmeles māja bija tieši pretī jūras vārtiem. Tur tagad no māja nav ne smagi, tikai tāds smuks skvēriši palicis. Bet agrāk tur bija ar kārtīgu sālījumu smakta māja. Padomu laikā kūpināt tā nemaz nedrīkstēja, ar valsts kuģiem ķērtas zivs. Tas viss bija jādara pa kluso nakts laikā. Tātad bija jāgaida, ka pienāk tums. Bet ko var darīt, kamēr tā tums vēl nav atnākus, sākt strādāt. Tātad pirmā lieta ir muca dabūt ūdeni. Kamēr ar spaņiem sasmeļ, kamēr muca salēja pāris spaņus ūdeņus, tad iever pāris kilograms sāli. Tie pāris kilogrami varēja būt atkarībā no tām zuvēm. Uztais kārtīgu sālījumu un ar tādu koku stampu vēl pārbaudu, vai nekrakšķi tur apakšā, vai tiešām ir izšķīts. Un tad pielēja vēl to ūdeni, lai tam zuvēm būtu, kur mirkt. Un tad jādabūt tās zuvs no kastēm tajā lielās mucā iekšā. Pāris stundas, lai nomierks, citādāk zuvē neesot garš. Tad viņas ir jāvelk no turien ārā. Jāvelk ārā un jāver uz koku virbiņiem. Pa to laiku, kamēr ver uz tiem koku virbiņiem, jau ķēķe, parasti malks plīt ar riņķiem, ir nokurināt tā, ka tie dzelži ir kārsts, pilnīgi riņķi sārkani. Ķēķe ir kārstāks nekā pierte. Grīdu noklāja ar avīzēm, no vienas sienu uz otras sienu, tur tāds laktiņš uztaisīts, pārvilkts gārs kārts, un tad tā zuvs, ko saver uz tiem virbiņiem, nes ķēķe un liek uz tām kārtim, lai notekas. Viss tā sālijums un vēl tur kaut kāda cita tāda iekšu žļura notek uz tām avīzēm. Un viņš uz pāris stundām tiek apkaltets. Kāpēc vajag apkaltēt? Lai tā, kā teica, zivem tā mīz neplūk kopā, lai nešķīst, ka tāda izmirkus avīze.
lai viņam būtu stingri mīz, tad, kad cilvēkam pasniegs vai dāvinās vai pārdos, lai tā ziva pēc zīve izskatās, nevis pēc tādu izšķīduši, galīgi noplukuši nabaga. Nu, un tad viņi dabū tādu spīdīgu to ādu, tāda visiem tie virpiņiem ir jānes uz dumbūtu, lai dumbūtu pār pa žogu nevarētu redzēt, viņi lielāko daļu ir ierakt zemi. Tāpat tādam trepiņam, kāplidorem, ielīž dumbūde un tā kari no apakš. Sakari no apakš tik vien augstu var aizkacēt, tad atkal pārējos no augšpus, attais jumtiņu vaļā, tad karin iekšā no augšu. Nu, kad tās divas kasas ar eņģiem ir iekarinājis, tā ir nosgūst tā, ka vairs neko negrib redzēt un saprot, ka drīz būs rīts, ja neuzspējas nokūpināt, ja turpinīt pie tiem darbiem. Un tad āskurina alkšņas kaliņas, un tad ir garšīgs dūms, un tad vēl piemet čiekuriņu, lai būtu arī tās smeķis vēl garšīgāks, un tad baktiere. Kad tā liesam ir redzam, met virsū skaits, lai kūp. Kad liesam nav redzam nekā, tad tāda gāra koku bīšķi, tur urķe, un tad to doru ver vaļā, ver ciet, lai luftu padot, un tā viņš tur uzraun to degšanas joni, nu un tad atkal kūpi. Nu šitā pāris stundas stāv, kamēr acis ir nobrēkts jau no tiem dūmiem, un tad ir gatavs. Kārsts, biez, stingri to mīzi. Pie mums neteica, ka zuvei ir āda, teica, ka zuvei ir kārtīgi mīz, ka viņš ir nokūpināts. Un tad vēl kāra, un tad var svērt, un tīti tāda cepam papīra, smuka brūna, ka čaukst, un pārdot. Nu, es neko daudz par to pilsētas pārdošanas darbu nezināju. Es zināju, ka laukos var katra māja ieiet, uz zūs pirks, un apēdīs, tas, zin, uz izķēršanu būs. Un es neko ļaunu nedomādams un neko daudz neprātodams, paņem tās sasvērtās zūs čoce, nu, ko man 10 gadi, un es viņus sāku jau andelēt kaimiņu mājās. Jūs iedomājas Ostgalā, kur katra kaimiņā mājās zvejnieki dzīvo, viņiem pašiem ir zivs, bet uzrodas tāds mētiķis, nu, viņš pārņemts ar to, ka briesmīgi jāpārdod un omiņam jāpalīdz, un tie kaimiņi apžēlojas pērkā, es ātri apakaļ, omiš man slavē. Tik ātri pat viņš nesot zivs pārdevs. Iedod man nākošo ķots, un es jau iet pa nākošam mājam, kamēr aizkuļas līdz pludmam. Pludmam, lai tie nogurušie sauļotāji, tie jau nevar zivs pirkt. Ēst viņš grib, kas ieka līdz zem tek, bet smiltis, kur te viņš smiltis zīvēdīs ar smilšainām rokā, vai tad zivainas nolipuši, viņš jau tur neko nevar padāt. Pirkšot gan, bet lai nesot uz autobusu pietur, uz māju braukšanu. Nu, un tā es meitens no laukiem, netālu no Ventspili piedzīves un uzaudzes, nonācis Ventspilī pie vecmāmeles, peldēt nemāk, jūrā peldēt un sauļoties man nekāda lust nesanāca, tik pie zivu kūpināšanas. Nu, bez ēst taisīšana jau pa dišcilēku nevar izaugt. Tā teica vecmāmeles, nāc, es tev iemācīs vēl kādā, bet par to es pastāstīšu citreiz. Tu man tā aizrāvis aizmirst tā. Es aizrāvos aizmirst tā. Paldies, lai tev vienmēr sveiks.